Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Mums tā cīnīsies par demogrāfiju. Ar naudu. To naudu jau citur vajadzētu likt. Ne jau nauda mums panāks to, ka 90. gados tik daudz bērnu nepiedzim. Vienkārši nav kam radīt bērnus. To arī vajag ņemt vērā. Un tad ir vēl viena lieta. Kad vispirms tiem, kas sēž Saeimā un valdībā, jāsaprot, ka viņiem ir pienākums pildīt Satversmi. Un Satversmē rakstīts, ka bērniem izglītība un veselība ir bezmaksas. Bet tā jau patiesībā nav. Tad kā jūs domājat, kā radīt vēl kādu bērnu, ja tu nezini, vai būs kāds, kas viņam palīdzēs? Ja nav tik daudz naudas. Un tie graši, ko grib tur pa visu valsti izmētāt, un nemaz nezinām, vai tie nonāks tur, kur vajag, jo mēs tam vairs neticam, tad jārūpējās par bērniem, par tiem, kas ir jau piedzimuši, un par tiem, kas tuvākā dzims. Nevis kaut kādus mistiskus pabalsts, uz ko cerēs atkal tie, kam ir alkohols pirmajā vietā, un nevis bērni. Viņi radīs nemīlēts un negribēts bērns, tie ir nākošie slimie cilvēki, un es zinu, ko es runāju, to runā mana pieredze. Un to, ko es redzu. Un es jau sen, es faktiski visu mūžu redzu, kopš es piedzimu, jo to nevar iemācīties. Tas nav iespējams. Un tad ir tā, ka neļaujiet sev muļķot, neļaujiet sev apmāt, un nesēdiet tai datorā, lai varētu no jums pēdējo grasu izpumpēt. Vai tiešām nav ko darīt, ja tur 3 stundas jūs vadā pa datoru, par visādām saitēm un iztīri jūsu kontu? Taču jāsaprot viena lieta. Mums bija Banka Baltija un Olimpija. Nu, redziet, tie ir tie blēži. Un pasaks jau ar pa tiem blēžiem, par to runs un labs. Nu liek, nu iedēst tai bedrītē to zeltu, izaugs koks ar naudu. Neaug, mīļie, bez darba nekā nebūs. Un paliekošas vērtības var dabūt tikai un vienīgi ar smagu darbu. Un šajā zemē tiešām dzīvo strādīgi ļaudis. Es gribētu, lai par viņiem stāsta Latvijas televīzija, jo gal galā televīzija arī finansē tauta. Mēs noteikti gribam redzēt, kas notiek Latvijā. Mums galīgi neinteresē, kas ir citur un kur nu vēl tie sporta puiši, kas klīst pa pasauli, lai pateikt no turienes 2 teikumus. Bet tas maksā naudu, kur vajag šodien te un tagad. Lai nebūtu tie, kas šeit dzīvo, ka domā, ka te nekas nav, ne ir. Un es lepojos ar savu tautu, un es viņai ļoti ticu, tikai tautai tagad būs jāturās kopā, un mums visiem vienam otru jāatbalsta. Un neklusēt. Ja jūs ko redzat, neklusējiet, neburkšķiet virtuvē kafiju dzerot. Jūs ir tiesības to pateikt skaļi. Un ticiet man, neviens jūs neapēdīs, jo viņiem no tautas balss ir bail. Jā, gatavojamies Ziemassvētkiem, bet visīstākie svētki jau tad, kad kopā ir mīļi cilvēki. Pasēž, padzer tēju, Ziemassvētki nav priekš alkohola lietošanas. Bez tā var iztikt Ziemassvētkos. Tie ir mīlestības un ģimenes svētki. Bet vēl jau kādu dienu jāpagaida. Lai jums labi izdodas vienam otram novēlēt to, ko sirds kāro. Mieru, mīlestību, cerību un kārtību. Lai dzīvo kārtību. Atā?